Čau! Šis būs mans stāsts, kā man gāja 500 km izaicinājumā. Izstāstīšu savu stāstu pusi, un man arī iesūtīja cilvēki visādus jautājumus, tā kad uz tiem atbildēšu video otrajā pusē. Īsumā par pašu pasākumu kontekstam. Šo pasākumu rīko Adventure Forest Rider organizators. Gadā ir vairāk tādu pasākumu, un ievērojamākais no tiem ir 500 km izaicinājums. Tās īsti nav sacensības, mērķis ir finišēt un izdarīt to kopā ar komandu, braucot ar Adventure Enduro motocikliem. Komandā ir 2 līdz 6 cilvēki. Un arī mūsu komandas mērķis bija finišēt, bet izaicinājums šogad bija tiešām milzīgs un viegli negāja. Maršruta plānošanas process bija nedaudz dokumentēts no autora puses, un tur jau bija redzams, ka būs visādas problēmas, ka ies caur visādiem bezceļiem. Bija zināms, ka maršruts ies pa Vidzemes augššieni un sanāks iebraukt Igaunijā, bet precīzi maršruts tika iedots tikai iepriekšējā dienā. Ja pareizi atceros, tad bija pieteikušās 49 komandas, un limits bija 150 motocikli. Pasākumu, kad pasākums tika atvērts tirdzniecībai, tad biļetes izpirka 90 minūšu laikā. Tā, ka var teikt, diezgan populārs pasākums. Par pašu sacensību dienu starts bija ļoti agri, 7 no rīta, Svētupas muižā. Sanāca riktīgs agrais rīts, izvēlējos gulēt mājās un braukt agri no rīta, tāpēc bija jāceļās ap 4. Bet bija iespēja arī palikt iepriekšējā vakarā, ko organizatori bija nodrošinājuši un parūpējušies par visādām ekstrām. Tur bija gan alus, gan pirts. Tā, kad tiem, kas gribēja, tāda opcija bija. Mūsu komandai tika izlozāts 41. starta numurs, kas nozīmēja beigu gals. Tas nozīmē, ka pirms mums pa to pašu ceļu būs braukuši jau kāds 100 moči. Un droši vien būs viss izbraukāts. Bet, kā jau teicu, nav īsti sacensības, tas ir izaicinājums. Grants ceļu vietām tur izskatījās tā kā motokrosa trases, bet man vairāk uztrauc, kas būs slapjos bezceļos. Organizators Agris minēja, ka 16. kilometrā sapratīsim, vai vispār gribēsies turpināt braukt, un tā arī bija. Aizgāja slapjš šaurs bezceļš ar kritušiem kokiem un dziļām risēm, un tas posms bija apmēram 4 kilometrus garš. Kaut kur pusceļā apmēram mūsu komandas biedram Pēterim piemeklēja neveiksmi. Nokrita ķēde, vismaz tā sākumā likās. Pēc brīža atklājās, ka ķēde ir savēlusies un iespiesta pie motora. Un laukā dubļos to novērst nevarēs. Pēterim principā nākas izstāties. Bet ar to viss nebeidzās, jo mums vēl viņš bija jādabū ārā no tās zamas, lai kāds auto viņu var atbraukt pakaļ. Un sanāca tā, ka es vilku Pēteru ārā, apmēram tos 2 kilometrus, gāja ļoti lēni un ļoti netīri, vismaz Pēterim pavisam noteikti, jo mots meta virsū viņam visus dubļus. Bet, lēnām braucot ārā tikā, tie 4 kilometri prasīja apmēram 2 stundas. Pēc tam tālāk braucām trietā. Ceļa segumi bija dažādi, bet vismaz kilometri tikšķēja pēc tā grūtā posma. Vienā brīdī pat vēsīgi palika, garajos pārbraucienos vajadzēja papildus slāni uzvilkt. Piekusums gan bija jūtams no pirmā pārbaudījuma un baigi lielā vēlme pļāpāt pa rāciju arī nebija. Ap 4. stundu bija pirmā uzpilda rūjiena, kur bija maziņš benzīntanks un tikai viens pumps pieejams. Var teikt, motobraucēji bija paralizējuši to benzīntanku. Vietējie nebija baigi priecīgi, jo rinda bija milzīga, bet vismaz kasieri izskatījās saprotoši un rinda kustēja uz priekšu.
Nākošā stunda atkal pārbraucienu, kas mijās ar dažiem grūtākiem posmiem, bet progress kopumā bija labs un likās, ka mēs tur pierojam. Līdz pienāca otrs lielais izaicinājums. Atkal ļoti tehnisks posms. Nedaudz īsāks, bet šeit papildus mitrumam, kokiem, akmeņiem, risēm nāk vēl ļoti mālaina zeme, kas saķērās riepās un stipri apgrūtināja braukšanu. Šajā posmā arī Krišāns un Aleks piedzīvoja tehniskas problēmas. Aleksam sāka izbeigties sajūgs un Krišānam beidzās akumulators. Jā, tā kā bija bieža slāpšana, bieža startēšana, tad akumulators nepaspēja tapt pielādēts un principā palika ar tukšu aķi. Tāpat kā iepriekš, ārā tāpatās bija jātiek, lai tiktu vispār, lai sāktu kaut ko domāt, vispirms jātiek ir ārā tāpatās. Mēģināju vilkt ar striķi, bet uz tās mālēnās zemes vispār nekas nekustējās uz priekšu. Beigās Aleks aizbrauc līdz vietai, kur sākas normāls ceļš, izņēma savu aķi. Es paņēmu aķi, aizvedu Krišānim, lai viņš piestartē un var braukt pašu spēkiem. Tajā vietā pirmoreiz redzēju, ka man ķiveri tā piesvīdus, ka pilēja ar pilēm no visiem polsteriem. Tehniskais posms bija apmēram 2,5 km garš un prasīja arī nedaudz zem 2 stundām, laikam, lai izbrauktu. Kad izbraucām ārā, tad Krišāns pateica, ka viņam pietiek. Kaut kā tā, tikām ārā. Arī Aleks bija pamatīgi jau piekus un plus vēl visas tehniskās ķibeles teica, kad stāsies ārā. Un bija arī saprotams, jo tiešām gāja grūti. Viņi brauca ar lielākiem adventure motocikliem, kas ir smagāki. Un distance vēl nebija pusē. Līdz ar to nebija arī zināms, kā ies tālāk, jo, ja vēlreiz būtu līdzīgi izaicinoši posmi, tad varētu sanākt traki un ar tehniskām problēmām, tad varētu iesprūst un būt vēl trakāk. Līdz ar to, izstājās arī pārējie komandas biedri tajā brīdī. Un, mēs bijām nobraukuši ap 7 stundām un mazāk kā pusi no distances. Un es paliku viens, galvā ieslēdzās rallija režīms, sēdos un braucu. Mērķis joprojām bija finišēt, un būtu baigi labi, ja tas būtu pēc iespējas ātrāk. Jo, mēs katrā no tiem tehniskajām sekcijām, mēs kādu stundu katrā bijām notērējuši papildus ar glābšanas procedūrām. Tālāk sekoja pārbrauciens līdz Valkai, tur uzpildē pusdienas benzīna tankā, tur normāli piestūmos. Viršu kebaba salāti ir ļoti labi tādam braucienam. Un tur ilgi nepauzēju un turpināju. Pēc tam atkal bija pārbrauciena un tad drīz sākās brauciena labākais posms. Ļoti baudām mežu ceļi, daudz smilšu kalniņu. Tas bija arī vienīgais posms, ko labprāt brauktu vēl kādu reizi. Taisnība vai pavisam cita braukšana, kas vēl? Jātur gāzi un... Daudz pārbraucienu, pēc tam miksējās asfalts, grants, sākās diezgan stipras lietus, neko gan īpaši neprasījās vilkt virsū, braucu kā ir, tikai kakls bija jāsargā, lai ir siltumā. Dalībnieki bija ļoti izratojušies tad, un redzēt citus īsti nesanāca. Superīgs tāds. 11 stundas bija, kad bija 11. stunda, tad bija uzpildes trenčos, iespēja aprunāties ar citiem braucējiem. Tā bija pirmā reize, kad es beidzot redzēju izsakošanas programmu, strādājumu un redzēju, ka citi jau ir finišējuši, un citi izskatās brauc pa taisno mājās. Man gan nebija nekādas idejas kaut ko īsināt. Bija plāns braukt tā, kā bija paredzēts, pilna distance. Tam sekoja atkal gari pārbraucieni. Likās varbūt speciāli taisīt, lai sākumā ir grūts posms un tad pēc tam ir garas beigas. Bet es arī nezināju, kāds būs tālākais posms.
Ap Valmieru man piemeklēja tehniska ķibele, telefons atteicās lādēties dēļ mitruma vai netīrumiem, iztīrīt īsti nesnāca un drīz vien paliku bez navigācijas. It kā vēl viens telefons bija līdzi, bet nebija paspēts līdz galam nokonfigurēt. Pagaidīju kādu laiku līdz nākošajai komandai, lai pievienotos. Patrāpījās lietuviešu komanda, paņēma man līdzi. Viņa vispār tīri ātri gāja uz priekšu, es nesapratu, kā viņi bija aiz manis tikuši, jo temps viņiem bija tāds, kad man apdzīt viņus būtu grūti distancē. Kaut kur viņi bija iekavējušies, acīm redzot pa ceļiem. Turpmākās stundas visu laiku miksējās grants, meži, mini-zampas, ik pa laikam man bija jāpalīdz lietuviešu komandas biedriem, bet, kad braucām, tad gāja vispār ļoti ātri, viņi ļoti ātri brauc, un sūdzība man nekāda nebija ar viņiem kopā braukt. Lietuviešu braucējs pat bija nobažies, ka man varētu būt pa lēni, jo es viņam diezgan tuvu visu laiku turējos klāt, lai nepazaudētu, jo man nebija ne rācija, ne navigācija uz to brīdi. Un piedāvāja viņš pat papildus telefonu ar navigāciju, bet es atteicu. Kopā tomēr ir drošāk un iet ātrāk, nevis ātrāk, bet iet ļoti ātri tāpatās. Pa ceļam varēja redzēt daudz dzīvniekus, it īpaši vakarpusē. Diemžēl sanāca arī negadījums, no garas zāles izskrēja meža dzīvnieks tieši man priekšā. Lietuvietis brauc man priekšu, un es biju viņam tieši aizmugurē. Un ļoti iespējams tas dzīvnieks bija domājis, kad briesmas pabrauc garām un izdomāja, ka jāskrien pāri ceļam. Un sanāca izskrēja man tieši priekšā. Ātrums bija ap kādiem 70 km/h. Notika tik ātri, kad nevarēja paspēt neko tur norēģēt. Bija neliels sitiens pa priekšējo ratu. Nezinu, vai pa ratu vai pa dakšu. Kaut kas aizķērās. Bet dzīvnieks visdrīzāk palika tur. Es nevarēju īsti. Es tikai tik, cik varēju pagriezties atpakaļ, un tas arī bija viss. Neveiksmīgi, un reizē varbūt tās veiksmīgi, kad izpalika kritiens, jo dzīvnieks tomēr bija paliels, un es tā arī nesapratu, kas tas par dzīvnieku ir. Bet, gadās. Ap 14 stundu lietuviešu biedriem vajadzēja uzpildīties Limbažos, tur satikām jau finišētājs, kas ar mašīnām brauc mājās. Un tad tajā brīdī palika arī skaidrs, kad sanāks arī pa tumsu braukt. Tam gan es biju gatavs, jo es biju uzmontējis stipru papildu lukturi, un redzamība bija īstenībā ļoti laba. Pēc Limbažiem atkal sekoja pārbraucieni, un tad vienu no lietuviešu biedriem piemeklēja nelaimi, caura riepa. Šie neizskatījās baigi vīlušies, teica, ka taisīs turpat uz vietas. Es jau sāku domāt, varbūt es esmu tas, kurš nes neveiks visiem, kuri ar mani brauc kopā. Man atkal piedāvāja, varbūt tās tu gribi telefonu ar navigāciju, un šoreiz teicu, labi, es ņemu navigāciju un atkal turpināšu solo. Es nezinu, cik tur kilometri bija palikuši, kaut kādi 30 varbūt tās, droši vien mazāk. Un tā kā bija kāda 15 stunda nobraukta, atkal sākās tehniskā sadaļa, un atkal kārtīgi slapjie bezceļi, šauras taciņas, bet kopumā gāja tīri raiti. Un jau bija tumsa, tā ka jau diezgan liela tumsa, un papildu lukturs ļoti noderēja. Uz oficiālās distances jau ap to laiku bija ļoti maz komandas, bija liela daļa, kas bija finišējuši, un tad tie, kas nebija finišējuši, liela daļa vienkārši brauc jau pa ceļiem mājās, pa taisno uz finišu, bet, man gāja tīri labi, un es tā kā neplānoju tur neko nogriezt, gribēju finišēt tā, kā tas bija paredzēts. Apmēram 5 km pirms finiša, tumsā braucot ieraugu divus citus lietuviešus, pilnīgā meža vidū, reāli nekuriene. Šie tur riktīgi arī bija nomocījušies.
mocījās tur tikt pa drenāžas grāvi augšā. Tur bija tā, ka ļoti šauras taciņas, un taciņas, tad drenāžas grāvis, un atkal taciņas, un tāds ļoti tāds mitrs šaurs meža ceļš. Nu jā, palīdzēja viņiem tikt augšā, viņi palīdzēja man tur tikt vienā vietā augšā, un tad es viņiem arī teicu, nu jā, okay, tiekamies finišā, te jau tikai 5 kilometri palikuši, tad jau čau un aizbrauc pa priekšu. Bet jā, tā pēdējā sekcija bija ielikt pagrūt, un lietuviešiem tas prasīja papildus stundu 30, jā, nobraukt tieši to pašu. Nu jā, tur vēl bija pāris hard enduro cienīgi elementi, biezie baļķi un baļķu piramīdas, pār kuru jābrauc. Vai jālec, es nezinu, nu tur tādi uz pašām vējām tas bija tāds labs pārsteigums uztaisīts. Bet nu jā, kā no meža tika ārā, tad pēdējais pārbrauciens pa Tallinas šosei, un tad jau finišā iebraucu pusnaktī. Braukts bija apmēram 16,5 stundas, ap 530 kilometriem. Pilna oficiālā distance, kā bija paredzēts. Nekas tam netika nogriezts. Ja? Komandas biedrs Krišāns ar sievu bija atbraukuši speciāli sagaidīt finišā un apsveic tā, ka bija ļoti jauks noslēgums. Lietuviešu kolēģi, kas iedeva man navigāciju, beigās iebrauc finišā kā pēdējie pēc pāris stundām. Sagaidīja viņus un apsveic un tā. Tā ka tā. Nu tā, kaut kā no manas puses tas apmēram šis stāsts. Tālāk skatītāji jautājumi. Nu, pirmais, iespējams visbūtiskākais jautājums, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs? Nu, tā paša iemesla dēļ, kāpēc jāskrien maratons vai stiproskrēns, vai jākāp Everestā, vai jāiet 100 km pārgājienu, vai jābrauc Dakarā, vai jāceļo vienkārši apkārt pasauli. Nu, tas ir izaicinājums, piedzīvojums, un katrs iet pēc kādas atbildes un reizē iegūst jaunus jautājumus. Kaut kā tā. Jautājums. Vai mocis nenoplīs? Ar moci tehniski viss bija ok. Zobrata nedaudz padila pa dubļiem, aizmugurējā bremžu kluči bija noēsti, riepas bišķi nodilušas, bet nekas būtisks, lai nevarētu vēlreiz braukt 500 km rallī. Nu jā, eļu un gaisa filtrs, protams, jāmaina pēc brauciena gan bija. Tā, jautājums. Vai 16. kilometrā varēja darīt ko savādāk? Grūti pateikt. Smagajās sekcijās ir vērtīgi nesteigties un padomāt. It kā mēs arī tur nesteidzāmies pārāk, bet ķēdes gadījums bija diezgan liela nejaušība. Gan jau kāds akmens trāpījās iekšā un to nekādīgi neparedzēs. Visi tomēr braucām pa tieši tiem pašiem ceļiem, tā ka neveicās. Varbūt varētu būt noderējis stiprinājums, pie kā pielikt štropi vilkšanai, kaut kur mocim augšpusē. Jo man vienīgā vieta bija pie pekām pielikt, un tad bija diezgan liels risks, ka to štropi var ieraut ratos. Jā. Tur visu laiku bija jāuzpasē, bet nebija varianti. Mocis tāpatās bija jādabū ārā un kaut kā viņu vajadzēja vilkt. Mācība varbūt vispār šajā braucienā gan bija tāda, kad, ja redzi, ka priekšā ir aplūdes izbraukāts ceļš, kas izskatās briesmīgi, drošāk ir braukt taisni cauri, nekā mēģināt braukt apkārt pa malām, jo tas ceļš tomēr ir ceļš un būs nedaudz stingrāks nekā jebkas, kas ir apkārt. Kaut kā tā, man liekas, bija ļoti vērtīga atziņa, kas pierādījās daudzreiz noderīgi šajā braucienā. Un jā, mums komandai visiem bija labas riepas, tā ka, to var tā pieminēt, līdz ar to, riepas nebija trūkums, bija tiešām grūti, neskatoties uz riepām. Nākošais jautājums. Kā bija braukt solo? Kopumā bija ļoti labi. Kad mērķis ir priekšā, tad garlaicīgi nav. Solo arī priekš manis ir nedaudz vieglāk, jo grupā tomēr braucot vienmēr vismaz man ir jādomā par visu grupu. Protams, uz noteiktu risku es parakstījos braucot viens, zināju, ka riepu kameras, piemēram, salāpīt es solo nevarēšu, jo kompresors palika pie Aleksa. It kā es varēju viņu ņemt, bet pieņēmu lēmumu, kad es braukšu pēc iespējas vieglāk. Un
man arī pats mocis ir ļoti viegls, tā ka es pats varu viņu izvilkt no dažādām problēmu situācijām, līdz ar to man nebija tādas bažas par dalību solo. Man tikai finišā pēc tam, ka mani tā kā apbalvojumi prasa, tu vienīgais esi? Es tā, jā, viņi tāds, labi. Tā gadījās. No finišēt es gribēju. Jautājums. Vai varētu tempu kaut kur pacelt? Zin kā īsti laikam nē. Distancē bija 120 km ātruma ierobežojums. Un vēl ir tā, ka standartā jau jābrauc komandā. Līdz ar to ātrumu ietekmē komanda. Attiecīgi, cik ir komandas lēnākais braucējs, tik brauc arī komanda. Un arī solo īsti pilnu pulksteni griezt nevar, jo, protams, nezinu, kas ir priekšā un tā. Bet, kā jau es minēju, šeit galvenais mērķis tomēr ir finišēt, un, ja skatās uz ātrumu, tad tas īsti nav šī brauciena būtība. Jo, ja sāk tur domāt par ātrumu, tad, piemēram, lielie adventure motocikli īsti tur laika ziņā konkurēt nevar, un tad es saku, tad zūd tā būtība. Ātrums nebija būtība. Būtiski bija tikt problēmām cauri, būtiski bija finiša. Tālāk jautājums, kā pārvērēja nogurumu? Nogurums īsti nebija problēma, visu laiku tika dzerts izotoniskais dzēriens, man arī bija enerģijas želējs, bet beigās tikai vienu apēdu un vienu batoniņu. Noteikti vajadzēja vēl, bet plīsiens īsti neuznāca, varbūt man arī ģenētiski paveicies, ka varu ilgstoši izvilkt, gan jau no tauku rezervē, kaut kā tā. Un tas arī pāriet nākošajā jautājumā, ko darītu citādāk. Un pirmā lieta, man vajadzēja vairāk ēst. Un vajadzēja tieši sāļos ēdienus vairāk ēst. Garmins man rādīja, kad es distances laikā esmu nodedzinājis 6400 kalorijas. Nākošajā rītā es biju 300 kg vieglāks. Līdz ar to man varbūt tās paveicās, kad nogurums vai kāda krampja nebija problēma, bet cipari tomēr rādīja, kad man vajadzēja vēl iespiest iekšā pārtiku un ūdeni. Un tieši sāļos, es domāju, vajadzēja, jo svīšana bija liela. Nākošās dienas pēc tam muskuļi arī vilka uz tādu krampu, bet it kā viss bija ok. Nekādas problēmas nebija, visu varēja darīt. Tālāk, ko darītu savādāk. Otrā lieta, telefonu lādēšana un ūdens drošība. To man jāatrisina. Un varbūt man vajadzētu kādu mazo rokas pumpi. Tad būtu kaut kāda autonomija, ka es varētu pats arī riepas mainīt. Un vilkšanas stiprinājums, ko jau es minēju, lai es varētu vilkt citus vieglāk. Tālāk jautājums, vai brauktu vēlreiz? Tas ir labs jautājums, uz kuru es nezinu atbildi. Un šobrīd laikam nav tāds jautājums, uz kuru atbildēs varētu sameklēt braucot vēlreiz. Tad jāpaskatās par to, ko es teicu, par to jēgu, kāpēc tas vispār jādara. Varbūt ar laiku atnāks. Varbūt varētu divatā braukt ar vieglajiem enduro un braukt uz ātrumu. Nezinu. Gads ir ko padomāt par šo. Tā, būs par ko padomāt. Jautājums, vai izvēlētos citu mocu, ja brauktu vēlreiz? Par šo jautājumu es ilgāk domāju. Un pirms atbildu es laikam gribētu pieminēt, ka šāda brauciena būtība ir izvēlēties moci, kas pašam patīk, aprīkot atbilstoši un sameklēt komandu atbilstoši. Lai visi tiktu uz priekšu, lai finišētu, jo arī ar lieliem smagajiem močiem, kas ir pareizi aprīkot un zinoši cilvēku komandā, var izbraukt caur lielām grūtībām. Bet man liekas, mans mocis bija tuvu ideālam šiem apstākļiem. Es gribētu bišķi varbūt tās vairāk komforta, bet
nav īsti tādi modeļi, kas varētu aizvietot. Visi nākošie modeļi ir uzreiz smagāki, un tas svars noteikti spēlētu lielu lomu tehniskajās daļās, it īpaši, kad es braucu viens. Tā, kad visdrīzāk es paliktu pie šī paša setupa. Jā, vispār tiem, kas varbūt tās nezinu, īsumā par manu moci, man ir 18. gada Husqvarna FE501, kas ir 510 kubu motors, viens cilindrs, 112 kg, sausais svars. Man ir uzlikta lielā 15 litrus bāka, kas distancē noderēja, un svara ziņā viņa nav mīnus manā skatījumā, un bija uzlikts papildu lukturs. Un bija Čoms Gins man iedod tādu sēdekļu polsteru, ko es izmantoju, izskatās briesmīgi tīzli, bet ļoti laba lieta. Šiem beņķi nāk nenormāli cieti, un es nebūtu izturējis līdz galam. Beņķis palīdzēja vismaz 15 stundas nobraukt ar komfortu, tā teikt. Es vēl viņu biju nopulsterējis apakšā. Nu jā, kaut kā tā. Tā paskatāmies, kas vēl mums bija no jautājumiem. Vai komunikācijas iespējas palīdzētu kaut ko mainīt? Jā, vai komunikācijas iespējas palīdzētu un kaut ko mainīt? Jā, man un Krišānam bija rācijas, un ir labi, ja vismaz pirmajam un pēdējiem ir iespēja komunicēt. Tad iet stipri raitāk. Pēc tā 16 km posma man īstenībā baigi negribējās runāt. Un Krišāns ik pa laikam tik pajautāja, vai es tur vēl esmu. Savas problēmas ar rācijām tāpat bija, slēdzās ārā, bija traucējumi un tā tālāk. Redzēju, ka lietuviešiem ir daudz labāki modeļi, un nu jā, par to būs ko padomāt. Lielāko daļu distances tāpatās braucu klusumā. Jā, jautājums, kurš bija lūzuma punkts? Man liekas, šis varētu būt, šeit varētu būt negaidīta atbildi, bet īstais lūzuma punkts bija tieši pēc finiša. Tad uzreiz smadzenes pārslēdzās kaut kādā taupības režīmā un varēja just, ka baigi grūti gari parunāt un nofokusēties. Tās tehniskās sekcijas arī bija grūtas, bet tās īsti nesalauza. Jā, vēl arī uz distances beigām likās, kad es dzirdu cilvēku balsis. Bet es domāju, tas ir dēļ tā, kad man bija ausu aizbāžņi, riktīgi dziļi ielikt un visu laiku tā motora vibrācija. Motora vibrācija visu laiku skanē. Jautājums, vai ekipējums bija ok? Par apģērbu pilnīgi noteikti viss bija ļoti labi. Man bija bruņas, vesta pa virsu, plānie cimdi, un bija tieši laikā. Galvenais bija sargāt kaklu, lai pārbraucienos ir labi nopakots, un arī putekļos vienmēr lietoju priekšā seja aizsagu, lai nav jāelpo tie putekļi. Tā, kad kopumā, jā, apģērba ziņā viss bija baigi labi. Moto aprīkojuma ziņā es jau minēju, kad ir lādēšana, pumpis, ko līdz paņemt štropes punkts. Un jāpaskatās varbūt labāks beņķis komfortā. Tā, jā, viena lieta varbūt tās mācība tā ir vairāk, kad mugursomai būtu jābūt tik vieglai, lai to nejustu. Uz brīdi paņēmu Krišāņu mugursomu un lai aizvestu viņam aķīti, un man plecs sāk jau tad sāpēt. Tā, ka somai jābūt vieglai. Man bija ap 2 kilogramiem, un 1 kilograms ūdens no tā. Un vēl viens jautājums, vai lampa noderēja? Jā, man tur augšā tur var redzēt. Mans papildu luksturs, jā, ar vārdiem ļoti grūti izteikt, cik ļoti noderēja. Tiešām ļoti noderēja. Un tas vispār bija diezgan liels stresa punkts, jo 2 dienas pirms starta man viņš nebija vēl uzlikts, man bija vadi jāsataisa, jāpārvalk. Un vēl citu uzdevumu bija, ko darīt. Līdz ar to man likās, varbūt nevajag un tā, bet
esmu ļoti priecīgs, kad uzliku, un viņš tiešām noderēja. Jā. Varu rekomendēt aizbraukt uz LED akcijā. Tur ir diezgan sakarīgs personāls un palīdzēs izvēlēties labas mānas. Kaut kā tā. Nu jā, kaut kā tā. Tie bija mani skatītāji jautājumi. Tā ka varbūt ja tev ir kāds jautājums, tad iemet komentārā. Bet paldies, ja noklausījies līdz galam. Cerams, bija interesanti. Tad jau varbūt citreiz.